11. A klases projektu nedēļa sākās ar Rudolfa Laumaņa Lugas Skuderdienas silmačos noskatīšanos. Pārējās dienas mēs iestudējām dažādas Lugas ainas. Komiskais Rudolfa Laumaņa Lugā izpaužas dažādos notikumos un tekstu valodā, ko mēs jums attēlosim. Patīkamu skatīšanos! Kā man vēl jau no brokastu dabūjusi? Ak jā, tā man vienmēr aizmirstas. Un bez dienas gan vēl ir palīdzis. Mazo putriņu visu esat izētuši. Patīs viņai tā vietā ielikšu ko citu, bet tu atnes viņai krūzis trebamā. Atnes. Nāc, to būs man. To būs trebamā atnesīšu. Labi. Bet pagājusi atkal balsts vienu krūzītē. Nu nekas, vismaz krējumu nav šeit. Paldies, saimies. Tie jau nu gan laikam mazajai Toniņai līdzi. Nu jā. Bet tā Alekšā arī vajadzētu vairāk uzplasēt. Nav vairs tik prišs kā agrāk. Nu es jau nedaru, ko varu. Bet tavai rokai nav svētības. Tad jau, nu vai man būs jāiet palīgā. Uztaisīšu viņam ūdeni, gan jau attiksies. Nenāk paļauna, ka tu viņu apvarotu. Nē, nu dienu. Nē, esmu jau pirmā, kam no manas rokas nāk labas. Jaunais kroderis, 2 nedēļas nogulēju uz gultas, izbraukāja dakterus. Aizveda mani, pēc 2 nedēļām puisis bija atkal strādnieks, tā lūk. Jā, par to lietu es biju dzirdējusi. Jā, es vēl tos stipros vecos vārdus, tie lūk palīdz, un tad to ūdeni neskāvūt to relēks. Es jau nu tur nekā, tā viņa paša darīšana. Kā ir traucēji? Staiga apkārt, ka klauzieni. Auce dūšīga sieva, bērns varen prišs. Atdomā, tik priši vecāki. Pagaisiešu viņa drusku kāds. Jā, ka nu tos silmučos šonadēļ ir rēba dzīve. Šūšana, uzdīvīgaņa, dzepšana, vārīšana, drūgošana. Tas ir to valītas lietas. Kaut jau tās kāds sarītuši uz vēlāku laiku. Vai Dievas man, par ko tu tā? Kas tur slikts? Vienam tāda laime, otram tāda. Esmu jau reizēm pie tiem kāzu galviem sēdējusi, bet šitā auce tik dzīvo pa pirktiņu. Ni viņa dzird, kas te notiek, ne viņu kāds redz. Būs vēl uz kādam dansotājiem. Ei, nu. Nu, vien. Ko tu gribēji teikt? Saki tā. Varbūt viņiem es vairs šeit neesmu vajadzīga. Nu jā, kamēr vienmēr. Ko nu par to? Ja jau tik svēti. Es jau to Aleksi lādot, es jau galvu neesmu redzējusi. Ienāk jau pareizi, bet tāds kā savāds, kā dīvains. Jā, daži jau to kāzu gaidītami tādi paliek, nes kā šim vēl tā patīk. Vai ne bez patikšanas, brangom priši raunētā. Kā lūk diezgan ir. Jā, un bērns arī vēl ir. Tā jau nu gan. Laikam 6-7 gadi jau tu vecos minūšu procentā. Daži jau to kāzu gaidītami tādi paliek, nes kā šim šā vēl patīk. Vai ne bez patikšanas, brangom priši jau diezgan vēl ir. Vecākā jau var man Aleksi. Bet tomēr vecam ir atveikne. Tā jau nu gan. 6-7 gadi ar to vecos minūšu nodzīvoja. Un bērns arī vēl ir. Un tad atkal māja, manta, viss. No tā visa jau tas meitenes labu tiesu man nebūs. Bet paliek pašā jau varbūt krietni žūsmas. Es teiktu, jau trešā ceturtā daļa no tā visu klepi iekristu. Kā jau jāsaka, ne jau sirdētām lietām apmierināsim. Ak, kā tu domā, Ievas māt? Ko tu var domāt? Bet tā jau druskājumos jau ir. Kad vecais vēl līdzi jūs Aleksim ar Dēlīnu satika tik labi, mēs ar savajām jau nodomām šajā visai ies kopā. Te vecais apkrita, saimnieci viņiem Aleks ietaisīt saimnieku pa vietā. Ir, ka viņiem vairs viesu braukt uz Rīgu un tā. Beidzot abi divi atbraucot uz miestiņiem. Šīlu gribēja izpirkties un ņēma šo kučāru līdz.
tad atbrauc kā drūgāns drūte. Un Elīna? Un vai šī, vai viņa citādāk būtu darījusi, viņa kāds Elīna būtu gadījies. Tā pagaliks būtu atstājusi. Nebijusi jau ar vēl starpā nekā, viņu starpā nekas norunāts. Es tā ieprasīju, sekojot telefonā žēl, vai nebija neko norunāts. Ak, ieprasies gan, un ko tad šī? Vai nu kāds skaidri teiks, ka žēl. Tad norunāšu, vai neko nebijuši. Nu tad jau nekas, tad jau viss riktīgi. Lai viens un otrs drušku pažēlojas, ko tu? Tā jau tai pasaule iet, gan Elīna dabūs citu. Un ķerniecē pēc pējas puika, kā Aleksis Arnosīs novēlā. Nav jau viss sliktā, tā man iemīlē, un lai nu to veco krekļā citā, kā man tas dēļ ņēma. Lai nu tad dotu vīris, un kaut kas patīšanās. Kā tad? Viss. Gabri, ir iemūs skolu. Atmini rūt, kas man te krūzē. Un atmini, kas man zobos? Ja dosi paperetu, tad došu no krūzēs paprovēt. Va, pagāns, kā jau misa, do vēl drusku, papirantu. Kurā zartā šitā ir? Ja zabutka, tās es nezinu. Es vienīgi pīpēju ģenerāls Koboļev, bet nav tagad naudas. Zinu gan, jā, iznāk lētā. Lai veselība darītājiem. Skāda, ka nav cukurā ko damēs, tad iznāk to vēl kārtā. Kad dalīt tu medu? Nu daliec. Medus vēl tropā. Domā, ka nevar atmest? Ja gādāsi par jaunu misu, tad atskriebēšu medu. Bet nezinu, vai medus jau ir. Nevedā. Nu pat meķeļos tā drusku paskatījos. Nu jā, bet kad tik neiznāk ķezā. Lai nu pirmo reizi ar pīpu uz jumtā. Paskai, kas te par rutku? Šito cigāru pēc dienītas ieprovēsim. Kur tu to rāvi? Muškums iedeva par mēteļa pogu pāršūšanu. Laba smaka, laikam no dārgai balostī. Nu tie gluži kā tāds. Ieprosim ganam dienvidiem, es jau cigāru vēl nebūtu pīpējis. Es ar ne, meistars neļauj. Vai die. Man sastāvās, tas ābrams, tas man tikko neuzkrita virsū. Dāju pie krāsnes, saka, tu tā kā dūmināt laukā, un tā uzreiz blīkš, un es pati augstpēdus. Es zinu tik labā tūmuļumā, te man tas laiks. Vai tik tur nav saskrējis skrējējis? Durkā ar iesmu, apvārdosim mazliet. Par ko, redzēsi, kā atties. Nu jā, tu vienēsi tā lielā riebēja. Jā, te gan ir tāds. Ej, piča, kad mēs nākas ūdeni, tādā pat bērnu mazgāt nevar. Puišiem nav tādas lietas jāskarās, kā meitenes savā nodabā ņemas. Vai bišķis priekšu? Pret rītiem, pret vakariem, pret tukšiem ziemeļiem. Mans krautris skrēja pa jūru, skrējais pakaļ skrēja. Mīļā Laima, ņem to babu māti, nes viņai laimi. Nāk šurp. Mīļā Laima, ņem to slotu atsmalki viņa atpakaļ, lai bebu māte. Kā tu mātā sauca? Māte. Lai māte paliek pie savas veselības.
staigā veselā. Nu tad tā, tagad staigā veselā. Tad uzreiz turpmāk. Pret vakaru aprēšu vēlreiz. Lomās Santa, Agnese, Linda, Artēmijs, Ralfs, Dairis, Anda, Linda un pārējie. Galvenais operators Rimma, video veido Santis. Paldies klases audzinātājai Rudītei Priedeslaipai.